šovu. Par to pārliecinājās jūrmalnieki un pilsētas ciemiņi, kas Bulduru dārzkopības vidusskolā vēroja, kā mašīnas tiek pie svētku tērpa. Honda Civic sarkanā krāsā. Bulduros man bija jāorganizē, un šī darbā iesaistījās mūsu absolventi. Latvijas ziedu salonu vadoši un redzami speciālisti. Un šī slimība ir aizgājusi tālāk. Un ir Valmiera, ir Līvāni, ir Liepāja, ir, protams, Rīga un Jūrmala un tā tālāk. 5 gadus mēs sadarbojamies ar Nippon Auto Hondām. Šis gads ir tas, kad floristi izvēlējās savu mīļo mašīnīti vai drauga mīļo mašīnīti. Un šodien jūs varat redzēt gan jaunākas, gan vecākas, gan modernākas, gan netik modernas mašīnas. Dažādu krāsu, dažādu marku. Tās ir floristu izvēlētās, paša florista izvēlētā mīļā mašīnīte. Jo ir krāsas ir ļoti cēlas un tādas jo viņu var pielietot daudzos gadījumos. Cik ilgi tapušās rosas? Pēc tam tiek pie stieplītēm piestiprināta oāze, kas ir arī stingri novilkta, lai, braucot, nekrīt nost vai nešopojās vējā. Un tad ir ar piesūcekņiem piestiprināts. Viņi ir oāzē, bet ja oāze laistīta, tad varētu būt kāds 2-3 dienas. Mēs esam izpušķojuši ar rapiņu stīgām mūsu mīļiem sponsoram Grobiņas ziediem, kas mums ir dāvājuši šos ziedus, lai mēs varētu mašīnu skaisti dekorēt. Un tā kā mūsu nosaukums ir efejs, mēs arī savā darbiņā izmantojam efejs. Laulībās man patīk dabiski materiāli. Jums nebija bail uzticēt automašīnas izpušķošanai? Nē, nebija noteikti. Es jau nekādu skādu mašīnai noteikti netiek izdarīt. Ceru par vieglumu, par lidojumu. Un pat cik bija dažādi visādi citi kukaiņi jau izstādē bijuši. Mēs domājam, kādas tad kukaiņas metāt un ievērot to mašīnas, to plūdlīniju, kā vējš ies un kā viņš tos ziediņus kustinās. Kā jūs izpušķot mašīnu? Jā, protams, ir jāskat. Šobrīd mēs esam izpušķojuši mazu mīļu mašīnīti, par cik bija mīļās mašīnītes pa garšu. Pamatā ir saules puķis, vārdā Soņies, smalkmetainā prosa un stieples, tehniskās. Kaut kādus konservu buņģus ciet aizmuguriem, visu kaut ko rāda, kā jūsuprāt, vai tomēr jāievēro kaut kādas? Tās jau ir atkal aizgūtās konservu buņģis, tiešām, man liekas, ir aizgūtās tradīcijas. Un jūsuprāt, visbiežākās kļūdas, ko jūs esat redzējusi, kad cilvēki kaut ko dekorē savu automašīnu, kādas viņi pieļauj parasti? Viena no visbiežākajām kļūdām, ko es zinu, arī ir tas, kad līmē lielās lietas ar skoču. Mašīnai virsū to nedrīkst darīt, kategoriski nē. Jo tas sagumu bojā, ja? Jā, taisn tā, viņš pēc tam ņemot nost, viņš var noņemt ar visu krāsu. Un vēl viena lieta droši vien ir tas, ka, ja palaiž šīs garākās detaļas, varbūt tās, ja viņas nav tehniski piestiprinātas, pārdomāti, tad ļoti bieži mašīnai viss tas Pats pierastākais variants, kā pušķot mašīnu, ir, kā mēs sakam, pielikt mašīnai brošu. Tas ir piespraust vai no autokorso spraustā kompozīcija vai kā. Ja? Jūs esat pierādījuši, ka var izrotāt ne tikai modernākos Mercedesus, bet arī Žigulīšus. Jā, mēs gribējām tieši ar tādu ekskluzīvu, ļoti jauku mašīnīti pastrādāt un ar krāsām, jā. Pēc būtības idejas bija visādas un dažādas, beigu galā mēs pienācām pie secinājuma, ka, puisis skrēja pakaļ. Tā šķītē tur pēdiņas, jā, un tā kā paklājās, zēdu paklājā viņi skrien. Ir visai labi esot, kad mašīna ir atsevišķa un tas rotājums ir atsevišķa. Tieši to mēs šeit gribējām arī parādīt, ka tās rotājums ir kā izaudzis no tās mašīnas, ka viss ir tās sablutināts kopā. Nākot cauri skaistajām, graznajām, puķotajām mašīnām, man uzreiz iekrita viena vienkārši klasiska vērtība. Tā bija baidiņa. Es vēlētos dāvināt klasisko vērtību kopējiem šo te klasisko gladiolu. Mēs visi savā laikā esam braukuši ar Žigulīšu, kaprona lentas. Jā, tā kā nevis orkānas lentes, kas tagad ir ļoti modernas, bet tieši kaprona. Un tieši saglabājot šo tā laika stilu. Visas mīļās mašīnītes, gan kabrioleti, gan žigulīši kutīgi devās parādēt pa Jūrmalas ielām. Bet mēs no jums atvadāmies līdz nākamās svētdienai, cerot, ka noskatījāt ideju savam kāzu limuzīnam vai mīļās mašīnītes rotāšanai ģimenes svinībās.